Thanks a lot. Liels paldies, labdien! Paldies par uzaicinājumu jūs šodien uzrunāt. Man tas ir liels pagodinājums. Es mēģināju izvēlēties lietas no mūsu apelācijas instances 23. gadā. Nu, tas nav viegli. Izskatās, ka slaidi grib pārskriet ātrāk nekā es gribētu viņus komandēt. Pagājušā gadā tika pieņemta apmēram 2000 lēmumu un ir grūti izvēlēties lietas. Mana prezentācija būs pieejama tiešsaistē un es mēģināju izdarīt atlasi no atlases. Mārtiņ, es gribēju aicināt, dot man zīmi 10 minūtes pirms beigām, un tad es apstāšos, un tad mums būs jautājumu un atbilžu sesija. Vienalga, cik tālu es būšu ticis. Un tātad mēs varam runāt par dažādiem jautājumiem, tiem šiem, kas šeit redzam, tātad procesuālie jautājumi, absolūtais pamats, relatīvais pamats un tā tālāk. Tātad pirmā lieta. Šī lieta tika 2 reizes izskatīta tiesā un vienmēr abas reizes atgriezt atpakaļ apelācijas instancē. Jautājums bija tāds, vai zīme atbilst grafiskā attēluma pienākumiem. Tad vēl bija spēkā vecie tiesību akti, tas laikam bija 96. 97. gads, tātad vai ir skaidra un precīza, un vai ir šīs te kaut kādas atšķirīgās iezīmes, te mums tādas kā Adāma adatas izskatās. Pirmajā instancē tika norādīts, ka nav pietiekami atšķirības un tika izdarīta atsauci uz lietošanu. Tiesa savukārt teica, ka nevar atsaukties uz lietošanu, lai noteikti šo atšķirīgo raksturu. Tagad ir jāskatās, ko šī pati zīme nozīmē, ko tā attaino. Otrajā reizē tika teikts, jā, labi, nav šīs atšķirīgās iezīmes no paša sākuma. Tātad tika minēts 7. panta 1. punktā apakšpunkts. Un tika norādīts, ka apakšpunkts ir B priekšnosacījums, tātad no sākuma ir jānosaka, vai ir skaidra un precīza šī zīme. Atkal atgriezās šajā kopējā padomas sastāvā, un tātad atkal tika lemts, ko tad īsti nozīmē, ko attaino šīs 7 it kā adatas smailes zīmes. Un tika noteikts, ka laikam nav tomēr šīs te atšķirības tik lielas, un tad 3. reizi atkal lieta tiek skatīta vispārējā tiesā, un es ceru, ka beigās kaut kāds galīgais lēmums tiks pieņemts. Bet es neesmu pārliecināts. Nākošais ir sabiedriskā kārtība un atšķirīgās iezīmes. Šeit mums ir covidiots, no Covid un idiots. Nu, tā tad bija jautājums, vai šāda zīme ir pret sabiedrības kārtību un morāli. Šis princips tika piemērots jau no Brexit lietas. Tātad esošā politiskā situācija nekad nevar tikt izmantota kā preču zīme, jo tas atspoguļo to, kas pašlaik notiek, un tas nav nekas tāds atšķirīgs, un tas arī ir pret sabiedrisko kārtību un morāli, jo tas aizvaino cilvēkus. Ja jūs interesē izteiksmes brīvība un attiecības ar preču zīmēm, izlasiet šo lēmumu. Es to neapkopošu, jo tur ir 30-40 punkti vien par šo jautājumu, tad ļoti detalizēti tiek analizēta judikatūra, cilvēktiesību tiesas judikatūra, tad, lai saprastu, kā šos principus piemērot. Tālāk procesuālie jautājumi, tiem jau īsumā šorīt pieskārās. Tātad, cik lielā mērā iepriekšējās tiesības ir spēkā un cik ilgi tām būtu jābūt spēkā? Un kas notiek, ja šīs tiesības izzūd? Tagad mēs zinām jau no Basmati lietas šajā lietā, tad, ka ja iepriekšējās tiesības zaudēja spēku, tad iesniedzot pieteikumu vispārējā tiesā, tas netiek ņemts vērā.
šajā tiesā. Tiesa pārskata tikai likumību, sākot no apstrīdētā lēmuma datuma, un neko vēlāk spēkā neņem. Atvainojos, vērā neņem. Un, ja iepriekšējās tiesības zaudē spēku pirms apelācijas padomes lēmuma, tad mēs uzskatām, ka tas tomēr būtu jāņem vērā, un mēs pašlaik gaidām apstiprinājumu no ES tiesas EPTīs lietā. Protams, šajā lietā bija tāda īpaša situācija. Vispārējā tiesa norādīja, ka šis jautājums jāņem vērā, tāpēc nevar būt pārprašanas iespēja, jo vienkārši nepastāv. Bet ES tiesa saka, ka tas ir jāņem vērā, ka tas iepriekšējais lēmums nav pareizs, un visticamāk, ka lietu atkal mēs skatīsim, un ko mēs darīsim. Kad mums ir jāpieņem lēmums, mums ir jāsaprot, ko tad darīt ar tādu pašu situāciju, kas atkārtojās. Iespējams, ka šāda mēs varbūt kaut ko iegūsim laika ziņā, bet ne pēc būtības. Absolūtais atteikuma pamats, un te mums ir divas interesantas lietas attiecībā uz skaidrs un precīzs. Tātad vairs nav nepieciešams grafiskais attēlojums. Te mums ir dažādas somas. Zīme attiecas uz dzelteno krāsu un novietojumu uz jebkādas bagāžas roktura. Bagāža un rokturis nav daļa no zīmes, bet tikai šī dzeltenā daļa, šī dzeltenā krāsa. Vai jums šķiet, ka tas ir skaidri un precīzi? Vai kāds uzskata, ka tas ir skaidri un precīzi? Tas paceļ roku. Kurš domā, ka nav skaidri un precīzi? Puse neko neatbildēja. Es ceru, ka neesat aizmiguši. Tie, kas pacēla rokas, jums ir taisnība. Jā, šī zīme nav ne skaidra, ne precīza. Jo, principā, grib aizsargāt roktura tādu domu, jēdzienu. Šeit mums ir zīme. Zīme kā krāsa, pati par sevi. Te mums ir 5 kvadrāti, 5 dažādās krāsās. Vai tas ir skaidri un precīzi? Krāsa pati par sevi. Aizsargā krāsu, nevis formu, teiksim. Mēs nevaram secināt, ka ir 5 kvadrāti šāda forma. Tās vienkārši ir krāsas. Krāsas uz jebkura iepakojuma, uz jebkura produkta, jebkādā kombinācijā. Nav neskaidri, ne precīzi. Nav šī atšķirīga rakstura. Te mums ir zīme, es mīlu, ai un sirsniņa. Uz paša krekliņa jau tiesa lēma, ka šī nav atšķirīga zīme, bet tagad ir šī konkrētā etiķete, un tika norādīts, ka jāņem vērā arī izvietošanas vieta. Un etiķete ir tā vieta, kur parasti parādās preču zīme, vai ārpusē, vai kreisajā pusē. Tāpēc, ka ir šāds novietojums, tad ir jāģistrē preču zīme, jo ir šī īpašā vieta, ir šī atšķirīgais raksturs. Mēs norādījām, ka nē, ka tur nekas nemainās, ka jūs šo neatšķirīgo zīmi novietojot vietā, kur parasti ir preču zīmes, tas nepadara šo zīmi atšķirīgu. Jo tad visas neatšķirīgās zīmes varētu kļūt par atšķirīgām no citām, vienkārši tās novietojot kādā konkrētā vietā. Jā, varbūt laika ziņā tas šāda zīme kļūs par kaut ko atšķirīgu, bet ne pašlaik, un ne tā kā norādīts šeit. Vēl viena interesanta lieta. Jūs jau zinat, ka gadu gaitā mums ir bijušas daudzas zīmes uz apaviem un ir lemts principā, ka tās nav pietiekami atšķirīgas. Un tagad izskatās, ka apelācijas padomē varētu būt mainījusies pieeja un arī mūsu birojā varētu būt mainījusies pieeja. Kā jau patērētāji spēja atšķirt konkrētas zīmes, jo ir pieraduši šādas zīmes redzēt uz apaviem. Un tāpēc šīs zīmes jau pēc būtības ir kļuvušas kā preču zīmes.
Lai gan, protams, aizsardzības līmenis varētu būt zems, jo nav īsti daudz iespēju, kā šādas te zīmes varētu izvietot, un tām arī nav izteikti šis ļoti atšķirīgais raksturs, bet minimālais slieksnis jau ir pārsniegts. Runātājs saka, viņš cer, ka video strādās, bet laikam nestrādā. Jā, tā tad tiek mēģināts reģistrēt dzinēju skaņu. Te mēs redzam spēļu auto, citas spēles un tā tālāk, tad motora skaņa, pat ja tā ir ļoti īpatnēja, netiek atzīta par atšķirīgu preču zīmi. IP pakalpojumi saistībā ar juridiskiem pakalpojumiem. IP care saistībā tātad juridiskiem pakalpojumiem, jūs piekrītat, ka tas ir aprakstošs. Es neizrunāšu krieviski, bet šādi tika arī iesniegts, tātad ruski vieni karavļi dzīvu un tālāk nav, un Russian worship go to F yourself. Un tad saistībā ar karu, Krievijas karu pret Ukrainu, un šis ir izteiciens, ko viens ukraiņu karavīrs veltīja Krievu karakuģim. Un tātad šeit pirmais ieteikums bija tikai no pārstāvja un nebija tātad pieteikumu iesniedzēji, un tas tika atgriezts ar prasību, ka norādiet pieteikumu iesniedzēju. Atbilde bija tāda, ka tas principā ir nezinām ukraiņu karavīra vārdā, bet mēs to daram Ukraiņu krasta apsardzes vārdā. Tad Ukraiņas krasta apsardze varētu būt pieteikumu iesniedzējs. Pieteikumu noraidīja balstoties uz sabiedriskās kārtības apsvērumiem. Tomēr process tika atkal atvērts, atsākts. Iespējams, ka nav pietiekami atšķirīgi, jo tas ir tikai politisks sauklis, un tika teikts, ka tas nav nekāds sauklis, ka tā ir varonīga cīņa, cilvēka cīņa pret valsti un tā tālāk. Jā, varbūt, ka tā tas tiešām arī ir, bet tas nenozīmē, ka ar šo zīmi apzīmētu kāda uzņēmuma preces vai pakalpojums. Jā, tā ir varonīga cīņa, bet tas nav pietiekami atšķirīgi. Mēs šeit neko neteicām par sabiedrisko kārtību un morāli, jo mēs nevēlējamies šajā jomā iedziļināties. Lai gan pieprasītājs prasīja par to lemt. Pagaidām šī lieta vēl ir vispārējā tiesā, un redzēsim, ko tiesa par to teiks. VCL Wolf Competence Luxemburg. Tā ir tāda robežlieta, kad zīme kļūst pietiekami atšķirīga, kad ir šīs atšķirīgās īpašības, vienkārši izmantojot šo saīsinājumu Wolf Competence Luxemburg. Tātad VCL atbilst Wolf Competence Luxemburg, bet mēs redzam, ka kā tas ir saīsinājums no nosaukuma, bet te ir īpaša struktūra, īpašs dizains, tad jāprasa, vai ir pārvarēts šis minimālais slieksnis. Varbūt, ka mēs varētu jau runāt par B apakšpunkta piemērošanu, nevis C. Es nezinu, ko darīt, lai šādu zīmi aizsargātu. Nezinu, vai te daudz ko varētu iesākt, izmantojot vienīgais tikai šo te saīsinājumu. Vēl viens interesants pieteikums. Emocija zīme. Nav pietiekami atšķirīga, jo tas, kā jūs piedāvājat sieru, tas nepadara šo sieru atšķirīgu. Šis iebildums tika atspēkots pievienojot vēl mutvārdu daļu šai zīmei, bet, jebkurā gadījumā šis ir tomēr tikai veids, kā sagriezt sieru.
Tāpat varētu griezt arī, piemēram, gaļu, un tas nenozīmē, ka tas šo gaļu padarītu kaut kā atšķirīgu no citām gaļām vai sāls uzkaisīšanu uz gaļas. Tad es izlaidīšu lielu daļu. Tālāk Pablo Escobar. Jūs visi zinat noteikti, kas tas tāds ir. Tiek prasīts, vai tas ir pret sabiedrisko kārtību un morāli. Tiesa norādīja, ka Spānijā tas ir saistīts ar noziedzību, ar masu slepkavībām, ar narkotikām. Un neskatoties uz to, ka šis cilvēks nekad nav sodīts, daudziem cilvēkiem Kolumbijā viņš bija tāds kā vietējais Robins Hoods, bet ar to nepietiek, lai pārvarētu Spānijas sabiedrības pretestību, tādus iekšējos sajūtu un pārvarētu cietušo pretestību. Nu, tad jāprast, ko darīt. Tālāk. Ko darīt ar Austrijā reģistrētu preču zīmi? Jā, attiecībā uz Spāniju, tur tā kā nevarētu reģistrēt. Tur sabiedrībā ir cita uztvere, un tas tā kā būtu skaidrs. Bet nu, beigās šis jautājums atkrīt pats par sevi, jo uzņēmums pagājušajā gadā bankrotēja. Johannita. Runa ir par 6. pantu un Parīzes konvenciju, kā var reģistrēt valsts ģerboņu daļu. Šeit Maltiešu ordeņa emblēma ir arī Maltas jūras karogs, ja es nemaldos. Ne, nav tieši tāds pats, ļoti līdzīgs. Tad jautājums, vai tā ir heraldiska imitācija? Mēs norādījām tā, kā Johanniteri ir Maltas ordeļa protestantu daļa, un kad Maltas republika reģistrēja savu jūras karogu, tad viņi pieprasīja ordeņa piekrišanu. Un tā kā šāda atļauja tika prasīta no ordeņa, tad tagad ordeņa daļai nevar likt prasīt no Maltas atļauju, lai izmantotu ļoti līdzīgi vai tādu pašu zīmi. Un tātad šāda atļauja šī gadījumā nav nepieciešama, jo Maltas valsts jau iepriekš prasīja atbilstoši Parīzes konvencijai atļauju no Maltiešu ordeņa. Relatīvie pamati to es izslēgšu, tur jūs varat paskatīties līdzības un izlaidīšu arī citas lietas. Tagad pāriesim pie viena burta zīmēm. Šī lieta ir ļoti svarīga, jo tā būtiski mainīja esošo situāciju. Pirmkārt, tika uzskatīts, ka atsevišķi burti ir kā atsevišķa kategorija, bet ne kā atsevišķi jēdziens. Attiecīgi, atsevišķus burtus nevar salīdzināt. Man liekas, ka tas ir pareizi. Ja mēs sakām, ka viens burts ir jēdziens, tad varētu teikt, ka Q un T ir konceptuāli līdzīgi, identiski, jo tie ir viens burts. Attiecīgi arī visi vārdi kļūtu konceptuāli identiski, jo viņi vienkārši ir vārdi. Un šeit svarīgi ir arī tas, kas tiesa precizēja, ka atsevišķiem burtiem ir ļoti zems šis vai maz šis atšķirīgais raksturs. Tāpēc attiecīgi šos divus atainojumus nevar sajaukt, un apelācijas padomes lēmums tika atcelts, un man šāds risinājums ļoti apmierināja personīgi. To mēs piemērojam arī šādai situācijai. Tātad R fitness pret R, identiskas preces. Ko jūs domājat? Vai ir iespējas sajaukt? Jā. Identiskām precēm vai ļoti līdzīgiem pakalpojumiem ir iespējas sajaukt, jo R nav nemaz tik atšķirīgi. Un R fitness pievienošana apakšā ar to vien nepietiek. Ko daram ar 7? Vai ir iespējas sajaukt?
identiskas preces un pakalpojumi. Jā, šeit ir sajaukšanas iespēja, jo 7 attainojums principā ir tieši tāds pats šis cipars. Un vārda United pievienošana nevar padarīt šīs zīmes atšķirīgākas. Ko jūs redzat pa kreisi? EUTM. Jūs redzat SJ vai JS? Padom teica, ka tā kā cilvēki lasa no kreisās puses uz labo, no augšu uz leju, tad visticamāk izlasītu kā JS, un tāpēc nav iespējas šīs divas zīmes sajaukt, jo JS un SJ atšķiras, skatoties to, ka ir mainījusies kārtība. Nu, šī ir iniciāļa, visticamāk tā mēs arī to tā redzam, jo īpaši 18. klases gadījumā, nu, un attiecīgi iespējas sajaukt nav. Tā, izlaižam nākošo, un nonākam pie 8. panta 5. punkta lietas, reputācija un reputācijas izmantošana. Mums ir Jägermeistera preču zīme, es domāju, ka visi atpazīst Jägermeisteru. Tā ir viena no lietām, kuru sākot dzert. Nakts kļūst īsākas, jo jūs vienkārši atslēdzaties un ātri aizmiegat. Tātad pa kreisi mums ir tipiska kopija. Tad ir jautājums par līdzību. Vai līdzības novērtējums atbilstoši 8. panta 5. punktam ir tieši tāds pats, kā atbilstoši 8b? Ir tiesa norādīja, ka novērtējums ir pilnīgi identisks. Iepriekšējās lietās tiesa ir norādījusi, ka nevar būt tā, ka 8.5 atšķiras no 8b. Nu, tad vēl ir jautājums, vai ir pietiekami atšķirīgas vai līdzīgas šīs zīmes, lai varētu sajaukt, un vai tiek izmantot esošā reputācija. Un tiesa norādīja, ka jā, zīmes ir zināmā mērā līdzīgas, un tā tas tiešām ir, ja mēs paskatāmies uz galveno daļu. Šai iesniegtajai preču zīmē ir līdzīgs vizuālais noformējums, ir zaļā krāsa, ir sarkanā krāsa, ir rāmīts, kaut kas ir uzrakstīts, augstums ir diezgan līdzīgs, struktūra ir līdzīga, tātad ir zināma līdzības starp šīm zīmēm. Bet vēl nav pieņemts lēmums par to, vai ir iespējas sajaukt šīs zīmes identiskām precēm. Vai varētu būt tā, ka otrā gadījumā tiek nepamatot izmantotas pirmās puses reputācija. Tā, Lewis Hamiltons un Hamiltons. Tātad, kurš zina, kas ir Lewis Hamiltons? Kurš nezina, kas ir Lewis Hamiltons? Ir daži, kas nezina. Tad, ja jūs nezināt, tas man palīdz pamatot šo lēmumu. Tātad te ir runa par neutralizācijas principu. Mēs zinām, ka tiesa ir diezgan iecietīgi, ja mēs runājam par slavenu cilvēku vārdu aizsardzību. Un te mēs varam runāt arī par konceptuālām atšķirībām, kas padara šīs zīmes atšķirīgas. Šeit Lewis Hamiltons pieteicās savu vārdu aizsardzību saistībā ar pulksteņiem, pulksteņa mazumtirdzniecību, un tad mums arī ir Hamiltons uzņēmums, kas ražo pulksteņus, un Lewis Hamiltons norādīja, ka viņš ir slavens, un mēs teicām, ka jūs esat slavenība, un jūs gribat izmantot savu vārdu, tad jums jāpiesakās aizsardzībai visā Eiropas Savienībā, jūs gribat izmantot šo neutralizācijas principu. Mums bija apmēram 4000 lapas pierādījumu, bet mēs viegli varējām noteikt sekojušo. Pirmkārt, pirmā formula visā Eiropas Savienībā, nav tādas vienotas uztveres par šīm sacensībām. Ir valstis, kurām nekad nav bijis braucējs pirmajā formulā un nav arī sacīkšu vietas.
Un šajās valstīs atpazīstamībai būtu jābūt zemākai nekā, kur šādas iespējas ir. Un Francija bija valsts, kur šis sporta veids ir 5. populārākais, tad tur bija tikai 10% atpazīstamība. Tad varbūt valstīs kā Baltijas valstī, Bulgārijā, Romānijā, kur ne ir šis te sacīkšu treks, ne sacīksts notiek, tad atpazīstamība varētu būt vēl mazāka un attiecīgi nevarētu prasīt šādu aizsardzības līmeni. Un mēs atzinām, ka nepietiek ar savu atpazīstamību. Pat ja šis cilvēks būtu īpaši atpazīstams, populārs visās valstīs, šī lieta ir atšķirīga no citām lietām, kur mums, piemēram, bija Leonards Messi pret Massi, tad bija Barbara Becker, un tad Bai Beka, un tad bija Miley Cyrus, un tad otrā pusē bija Cyrus. Un te mums ir Lewis Hamiltons vai Hamiltons. Un, ja skatāties F1 sacīkstes, ja tiek minēts Lewis Hamiltons, tad viņu sauc tikai uzvārdā. Un tā tad arī šis tika pierādīts, ka Lewis Hamiltons attiecīgi un Hamiltons būtu diezgan tādi sajaucami. Un principā Lewisam Hamiltonam neko neizdevās panākt, jo viņam tas īsti arī principā nav vajadzīgs, jo viņš jau jebkurā gadījumā var reklamēt pulksteņus, viņš jau neražo pats pulksteņus, viņš vienkārši reklamē citu uzņēmumu pulksteņus, un šāda veida reklāmu viņš var nodarboties arī pēc šāda sprieduma. Tātad divas sejas. Kreisā pusē seja, kā jūs to aprakstītu? Un labā pusē. Tātad priecīgs un bēdīgs. Un to arī padomu norādīja. Vai līdzība? Zinām, vizuāla līdzība ir tādā ziņā, kā bija vecāku gadu gājumu vīrieši, visticamāk, sirmiem matiem, arī tādā melnbaltā toņu gammā ieturēts, bet vai kopumā ir tāda izteikta līdzība? Diez vai? Pa kreisi mums ir Dons Antonio, pa labi nav nekādu izrunājumu vārdu, un konceptuāli nav šīs līdzības. Vai ja ir, tad tā ir ļoti, ļoti maza. Tātad nav iespējas sajaukt. Šeit oponents mēģināja aizsargāt jēdzienu, ka ir šis vecā gadagājuma vīrietis, kas it kā atbilst nogatinātam, ilgstoši nostāvējušamies vīnam, atradies ilgi mucās, jo viss tā pieeja bija balstīta uz 3 vecuma grupu vīriešiem, jauniem, vidēja vecuma un vecāku gadagājumu. Un tā tas tika skaidrots lietām, bet principā šeit sajaukt nav laikam iespējams. Šeit certifikācijas zīme, kā agrāka preču zīme. Certifikācijas preču zīme arī var radīt sajukumu, sajaukt tātad. Un ko jūs domājat šajā gadījumā? Labajā pusē zīme izmanto vegānu produktiem, tāpēc vegāni, V atbilst vegāniem. Tā tad abas zīmes ir dzeltenas un zaļas, bet ar to vien nebija iespējams pamatot, ka tikai šīs krāsas un V burts liktu tās kaut kā sajaukt, tāpēc tika atzīts, ka sajaukšanas iespēja nav. Te mums ir Pumas. Pumas iesniedzēji paļāvās uz reputācijas principu.
Nu, kā zinat, viņiem maz ko izdevies panākt, lai nodrošinātu aizsardzību, izmantojot tā saukto reputed trademark koncepciju. Te mums ir 7., 9. klase un 25. Tad no vienas puses tehniskās iekārtas. Un padomu norādīja, ka jā, ir šī reputācija, bet nav saiknes starp abām preču zīmēm, jo apavi un mašīnas ir pilnīgi divas dažādas lietas no dažādām nozarēm, ir grūti tās sasaistīt, jo īpaši ņemot vērā faktu, ka mums nav unikāla preču zīme. Ja preču zīme ir unikāla, tā ir izdomāta, izgudrota, tad ir augstāks aizsardzības līmenis, atbilstoši 8.5, bet te mums ir vārds, kas ir, tāds parasts vārds. Ja mēs vienkārši teiksim puma, tad cilvēki iedomājas par dzīvnieku. Un tādējādi puma atšķirās no Adidas. Un te es negribu Adidas reklamēt, bet Adidas vārds ir izdomāts. Ja jūs dzirdat Adidas, tad pirmā asociācija jums ir šis uzņēmums, nevis dzīvnieks. Un attiecīgi tur šo saikni ir vieglāk noteikt. Te ir vēl austriešu lieta, es pats arī esmu austrietis. Šeit nav konceptuālas saiknes. Te tiek runāts par atšķirīgo izskatu. Neskatoties uz to, ka šeit ir tehniskās iekārtas, tad mēs pievienojot multipower. Šeit konceptuālā saite varētu būt iespējama. Šeit tiek veidota viena vienība, un otrā gadījumā ne, un attiecīgi pieteikums tika atteikts. Geografiskās izcelsmes vārdi, geografiskās izcelsmes norādes. Šeit portvīns. Portvīna ražotāji iebilda pret portbo. Viņi atsaucās uz reputāciju, pierādītu reputāciju, un bija jautājums par to, vai portbo izmanto šo te reputāciju. Un te jādomā, ko nozīmē bo. Un vismaz tiem, kas saprot franču valodu, bo nozīmē kaut kas labs. Tad varētu portbo sadalīt port un bo. Tāpēc tika lemts, kā tiek izmantota šī geogrāfiskās izcelsmes norāde. Otrs gadījums port un port soy. Ko jūs domājat? Vai līdzīga situācija kā iepriekšējā gadījumā? Nē. Padomu norādīja, ka situācija atšķiras, jo port soy nevar tā sadalīt. To uzskatīs par vienu vienību. Līdzīgi kā Port Louis, kur Port Louis uzskatīja par Luīzes pilsētas ostu. Un attiecīgi šī atšķirība no portvīna bija ļoti liela. Un šajā gadījumā portsoy atzina kā tādu, kas neizmanto šo reputāciju. Bet tas tiek spriests tiesā. Lietošanas kategorijas, par to mēs runāsim rīt. Un tad mums ir vēl doggy love lieta. Šī lieta ir interesanta, jo tur ir runa par Eiropas Savienībā importētām precēm. Un šī ir pēdējā lieta, par ko es stāstīšu. Mums ir pierādījumi, iekraušanas apstiprinājums, ka tika iekrauts Āzijā, sūtīšanai uz ostu Zviedrijā. Ir izkraušanas pierādījumi, ka tiešām Zviedrijā izkrāva, bet vairāk nekā cita nav. Nav nekādu pierādījumu par to, ka nonāca tirgū, ka tika samaksāts muitas nodoklis.
Un tas jau uzreiz liek prasīt, kāds varētu būt rezultāts. Un mēs norādījām, ka nav pierādījumu par lietošanu, patiesu lietošanu, jo šai lietošanai jānotiek Eiropas Savienības muitu zonā. Proti, ja kaut kas tiek importēts Eiropas Savienības ostā, ar to vien nepietiek, lai pierādītu, ka šīs preces nonākušas pie Savienības patērētājiem. Jo, piemēram, šīs preces var palikt muitas noliktavā un pēc tam nosūtīts kaut kur citur. Tāpēc nav šīs te izmantošanas.